In Best Soil ietvers augsnes veselības aspekta iekļaušana politikas veidošanas procesos, augsnes ekosistēmas pakalpojumu un ekonomiskais novērtējums un iniciatīvas ieguldījumiem augsnes veselībā. Mēs esam atbraukuši uz Kapsilu karjeru, kurš ir tikko kā sākušies rekultivācijas pēdējie darbi, ir sastādīti jaunie kociņi, un mēs ceram, ka nākotnē šie jaunie koki mums būs burvīgs oglekļa piesaistes avots, jo bez cilvēku palīdzības, diemžēl izstrādātajos karjeros, dabiskā veģetācija nemaz tik ātri neatgriežas. Nu, lūk, un pateicoties sadarbībai ar Latvijas valsts mežiem, oglekļa pētījuma programmā, šeit mēs esam stādījuši visu koku, kas aug Latvijā un kas aug ātri. Pētījuma galvenais jautājums. Vai mēs varam uzturēt un atjaunot augsnes veselību un noturību pret klimata pārmaiņu ietekmi, izveidojot inovatīvas biznesa modeļus un veicinošus rīkus, kas balstītu uz augsnes ekosistēmas pakalpojumu ekonomisko novērtējumu? Pētījuma hipotēze. Ekosistēma pakalpojumu, ko nodrošina veselīga augsne un ieguldījuma augsnē izteikšana naudas vienībās, kā arī sadarbības ietvaros izstrādāti biznesa modeļi un iniciatīvas, kas saistīts ar minētām vērtībām, palielinās izpratni par iespējām investēt augsnes veselībā, un tādējādi tiks uzsāktas jaunas uzņēmējdarbības, lai saglabātu un atjaunotu augsnes veselību Eiropā. Pētījuma ietvaros hipotēze tiks testēta, izmantojot metodoloģisku pieeju, bākas un dzīvās laboratorijas. Zinātniskās izpētes meži un meža pētīšanas stacija Mežolē ir lieliska vieta, kur izvietotas zināšanu bākas. Tā saucamās bākas ir ilgtermiņa risinājuma demonstrēšanas vietas, kas uzskatāms par priekšzīmīgām augsnes veselības uzlabošanas ziņā. Dzīvās laboratorijas ir ekosistēmas, kurās tiek īstenota sadarbības ar pētniecību un inovācijām, iesaistot reģionālās ieinteresētās puses sistemātiskā pētniecībā un kopprojektēšanā, lai kopīgi uzlabotu jaunas prakses, efektivitāti augsnes veselības jomā. Pētījuma ietvaros Silavai būs atbildība jāuzņemās par bāku numur 6, kas reprezentēs boreālo meža augsni.